tas tavā valodā? Čančiņčun, Jā, manā valodā. Jāne, pretīm. Sveiki visi mūsu laimiņā. Mēs ienācām paskatīties, kas šeit notiek šodien. Es tulkoju šķīnā valodā. Tu sāki latviski, bet es tulkoju šķīnā valodā. Sveiki, man ir tāda pumpa šodien tāda, par kuru es biju ļoti bēdīga šajā dienā. Kāds mums ierakstīja, ka mēs esam saldas ledenītes. Gribu un pumpa. Nu, vat jā, es... Gribu un pumpa. Ot, jā, 2 dienas Zini, kā būs cīniski gribu un pumpa? No. Gribu un čunčān. Gribu un čumčā, ok. Laiks, man labi sanāca. Kladirjedr Andrejs 86 mēs par mums. Pastāst, mums arī gribu pasmēt. Es jūtos tā kā haizivs. Mazliet. Zini, kā šitā jātara. Jā. Es varam apēst jūs. Andrejs grib, lai viņu apēt, jo viņš laiku kolēju. Andrej. Tev tad jānāk uz citrieni, tad gribu tīt apēst. Tomī Katiņ. Zirgu zaglis. Izdomājies niknēm zirgu zaglis. Fra. Ot, jā. Rozīta. Fra. Vai pamēģinām, kā mums saka ar nagiem izskatīties. Kā mēs darījām? Fra. Šitā, man liekas, Fra. Nu, pēdi? Vai arī šitās? Nu, kaut kā tā kā Vai arī mēs daigta saņēmām? apskaujot. Ka šitā, man liekas, fra. Nu, tā kā, apmēram, tā kā, nu, pieņemsim, truba iet, un mēs tā kā apskaujam trubu, lai tā būtu truba. Labi. Un tad mēs it kā apskaujam to trubu, tā kā fra. Ok, es atceros. De gracias. Gracias. Cik daudz prāmus jāatras mēs taisam. Davai pamēģināt. Pats man Labi. nevaizdoja. Fra. Tev ir tā līmīta tūma? Jā. Tu gribi? Jā. Pielīmēt kaut ko? Šis es atradīšu kaut ko. Pielīmēšu. Pagaidi, kurus un nolika? Tu kaut ko filmēt gribi? Pie Face? Pie Face, nē. Es atradu. Markovičs ir pie stočas. Frakamaka freestyle. Paskaties, 190 cilvēki grib zināt, kā mums iet. Mums šodien iet ļoti labi. Mēs paēdām steiku, jūtamies pilnas kā ķieģeļi. Es pirmo reizi ēdu steiku nedēļu atpakaļ. Un vispār ļoti interesanta sajūta, jo pa visu savu mūžu es nekad nebiju uzēdusi normālu kvalitatīvu steiku. Es arī ne. Un Mēs esam virgin steiki. mēs zaudējam savu virgin steiku. Jā. Paskaties, kāds viņam niknieks interesants. Viņš jautā, no kurienes mēs tādas čepas esam. Čepas. Tā kā čīvs. Jā, mēs esam no mistēriskās pasaulītes, kur mēs varam tevi apskaut ar savu maigo virtuālo pieskārienu un padarīt tavu vakaru ļoti interesantu. Nekas nevar būt labāks par labu steiku. Kris, kāds to steiks garšo? Well done, medium rare vai rare? Riktīgi rāra. Rāra. Mēs šodien ēdam, var teikt, viņš ir medium rāra? Nē, mēs ēdam rare. Rāra ēdam. Nu, tā kā riktīgi. Mēs ēdam šodien riktīgi rāra. Rāra. Jā, nu šodien sanāca mums tāds kraukšķīgs rare. Rāra. Smieklīgs vārds rāra. Es nezinu, man tā saucās viņš tāds. Es pieņemu. Liekas viegli nosaukt. Artūriņš. Sveikais, skaista līta. Hello from UK. Hello from Hello, Latvijā. my Rāra. My rare steak. Atceraties, kā zirgu sadarināt mācēt vai vēl mākat? Blin, tagad, kad tu pēdējais zirgu darināt? Es neatceros, bet varam pamēģināt. Pagaidi. Jāsaņemās. Šās minūtīti. Lūpas zirgs dara tā.
Simpātiskie zirgi. Nu, mēs esam ritīgas ķēves, kuras nevar pieradināt. Kuras var tikai... Nevar pieradināt. Jace, you have very Var nice tikai pierast. fantasy. Pierast. Vai nu pierast, vai nu nekā cita. Es pasūtīju tas prikolīgas lūpas. Man un Taigarim. Gribēju sakt? Nē, bet pielikt varētu. Tikai tā. O, zini ko, tu skaties tādu monstru, kā viņš saucās, Nickelodeon gāja Jā. tādi monsters, un tur bija tāda palička, kociņš tāds ar tādām lūpām. Beiba tāda. Neredzēju. Neredzēju. Tās ir. Labi. Google atradīšu. Labi. A šitas man atgādina bēbas ar botoksu. Man arī atgādina. Vispār interesanti. Pagaid. To vai sāksim. Parunāt te grūtāk būs. Baby shark, tur, baby shark, tur. Matis baigi pieglauž. Jā, man višku lūpu krāsīs mārēsies. Nu, vat man šitā nepatīk, man patīk šitā. Man arī nepatīk. Divi krokodīli. Nē, mēs esam zirgi. Tu nedzirdēji mūsu zirgu kviecieniņu skaisto? Krokodīli. Paskatieties. Mēs esam krokodīli. Krokodīli jau citādāk izskatās. Viņas tādas lielas mutes un viņas tā plati var vaļā. Nu pagaid, zini, vienīgi mums ir krokodīra mute šitā. Jā, šitā, jā. Man krāsa patikās. Šitā izskatās interesanti, vai ne? Jā. Bučiņš visam. Nu, vat vīrieši tie, kuriem ir interesanti. Nākt pie mums draudzēties uz Instagram, un tad jūs atradīsiet tur vēl kaut ko. Jā. Mēs atnācām pareklamēties. Mēs sen nebijām bijušas laivā. Kad mēs pēdējoreiz? Mēs vingrojām. Tas jau bija mēnesis atpakaļ. Ļoti sen. Un tad mēs ienācām laivā paskatīties uz jums, ko jūs darat šajā ceturtdienas vakarā. Un tad ar nagu pārdurat botoksu lūpas. Ko jūs darat? Ļoti. Kāds grib ar mums parunāties? Varbūt kāds grib video zonā ienākt. Padirsties. Nē. Parunāties. Jā. Idapiksta. Ja viņš gribēs dirsties, tad viņš to saņems. Bet, ja viņš gribēs parunāties, tad viņš dabūs parunāties. Jā. Ja viņš būs jauks. Ne, ko gribēs? Ko gribēs, to saņems. Ir iespēja. Kamēr mēs pa brīvu, brīva iespēja pa brīvu, pa velti šodien. Šis ir moments tāds. TikTok live moments, kamēr mums pa brīvu parunāt. Katru parasta reklama. Pēdējais moments. Pēdējā iespēja. Pēdējais 5 minūtes mēs esam. Ciet. Čista varētu ar kādu parunāties. Ja kāds gribētos, tad varētu. Jā. Nu, tad ir kāds drosmīgais čālītis. Nu jā, jābūt ļoti drosmīgam. Parasti ir jāmaksā, tad ja gribu ar jums parunāt. Kāda TikToka iemaksās, lai parunātu? Interesanti. Nu, vari iemest dāvanu, tad taču parunāsim ar tevīm. Jā. Nu, TikTokā ir iespēja šobrīd pa brīvu. Bet, ja gribās ārpus TikToka, tad... Jā, lai neviens neredz pakluso. Tas ir privāti, un tur var interesanti visu kaut ko pārunāt. Jā. Ne tikai kā tev šodien gāja, un kā tev patīk mana zirgu skaņa. Ko tas nozīmē? Совсем без шпрот похудели. А kā tu zini, kā bez šprota? A, kāpēc bez šprota? Tipa bez šprota. Mums daudz ir šprota. Mums daudz šprotas ir. Man arī brētliņas ir. Jā. Es nezinu, ko tu gribi, bet Vadim, с чего ты взял, что у нас нет шпрота? А viņam paskatās delfīni kaut kādi šitajās ten. Tev ir kaut kāds deficīts? Mums nav deficīts. Man vismaz kasters, protams, stāv. Man dažas paciņas arī šprotītas ir. Tā... Pie ārstiem? Kādiem ārstiem? Mums nav tādas vajadzības. Jums par skādi nav. Mēs varam paši kādam pazvanīt. Davai pazvanam Sandim. Sandim? Davai pirmām. Davai. Labi. Vai šitā? Šitā? Davai, nu spied. Davai šitā. Paskatīsimies, ja atbildēs. Mēs pazvanījām kādam, un tad skatīsimies. Jā, kādam viņš pacēla. Paskatīsimies, vai mums ir skaņa. Kas jūs tāds esat? Veiks. Jā, mēs esam tavas draudzes.
Raudzenes? Tās labākās Labāks. dziedošās maltas. Tu biji redzējis, kā tas dziedam skaisti. Depetknāja, kā te sauc? Kā tu domā? Nu, Jāni. Nē. Es tev dotu vārdu Dainis. Kā? Dainis. Nav Dainis. Pēteris. Nē. Ivars. Nu, to iespējams. Ko tu dari šajā vakariņā? Aliņu dzeru. Kādu aliņu tu dzer? Mums garšo rādlers. Vai tas pa vāju ir? Tas mūsu mīļākais alus ir. Kāds ir tavs mīļākais radišs? Man? Piebalgas. Tukšais vai gaišais? Tas zaļais. Filtrēts vai nefiltrēts? Filtrēts. Kā viņi atšķirās? Iegodīgs, nezinu. Es arī nezinu. Nu, garšīgāks. Ivar, kā viņi atšķirās? Zīmētāji. Nu, tā, ar garšu. Tev ir tāds tā kā stingrs, tev patīk tāda rūgta garša? Nu, jā. A tu uzreiz ņem tādu paku, gigapaku vai vienu tev pietiek? 6 paku. Brīvdienās kārtīgāk. Tas tātad dzer aliņu un tā kā sēdi gultā vai sēdi krēslā un ieraudzīja mūsu un likās, kas tās tādas interesantās skaistās. Jā, es domāju, kas tās tāds ir. Kā tev patīk mūsu austiņas? Nu, ahuļienās. Kā tev patīk mūsu nagi? Oi, ne, tad briesmīgi. Kas tev viņos nepatīk? Kas viņos ir briesmīgs? Kas? Ass izskatās. Tev bail, ka mēs tevi sadursim? Man liekas, jā, iespējams, ka tāds ģipa bailes, ka tāds nopiet, tā kā nazis izskatās. Varam ierocis beibēm. Tas значит, jūs žeki baidaties tomēr no tādām beibēm, kuram ir tādas asie nagi. Tieši tā. Tad tev patīk tādi, kad nav nagu vai kad ir mazliet nagi? Labāk, ka nav tev. Krāsoti vai nekrāsoti? Tas baigi nav svarīgi. Galvenais, lai maziņi. Tā, lai viegli var pieskarties un apčamdīt kaut ko. Jā. Man arī tā patīk, starp citu, kā viņš saka. Man arī patīk, jā. Ja man arī, pieņemsim, es gāju uz podu, un es tā, kā es tā kā to ūdeni nolaidīšu, un es sapratu, ka, man draudzenā arī bija ar tādiem gariem nagiem, un viņa visu darīja ar šito pirkstu, un es tā kā pieņemsim, kā es tā kā telpa man pieskaršos, un es visu darīju ar šito pirkstu. Attīstās šitā vieta. Šitā vieta, jā. Labi, labsens, desai prom. Čau. Labi, čau. Galai. Labsenītes, čau. Nākamais. Lotārs. Beibai? Ne. Aleksa? Davai. Davai. Viņš tur sekoja daudz profilām, var piezvanīt. Jā? Pamēģināt, jā. Ok. Es viņu atpazīstu pēc Ok. Pēc avotāriem dažos absolūti. Šitādi es nebiju atpazinusi. Jums vajag nagu skarņu. Tur jau baigi maziņa jau tāda plaknīta. Mums ir šitie 5 minūšu nagi. Man liekas, ka nav viņam vieglāk atteikties nekā lietot. Nagu skarņu Kaut kāds speciāls. Jā. Skatīsimies, vai kā viņš sauc cipars. Labi, mēs varam vēl kādā. Kā čīs. Labs vakars. Armandam varētu. Paskatīsimies, vai viņš piedāvā Armandu. Tā, Armands. Nē. Artūri, Zandas, Jāņi. Davai kasītim. Davai. Kasītis no kasīšu ciema. Kasītis. Labs vakars, Ričards. Čausovsks. 5 minūšu nagas vai fleks noņemt nost? Nē, 5 minūšu vienkārši tā piv un noiet. Jā, viņa tā ļoti interesanti noņemās. Čausovskas. Nu, sveiks, poska. Zini, kā soska? Sosis? Jā. Tas ir sosis, ķipā. Bet latviski neskan, vai ne tā? Sosis, soska. Ķipā, pieņemsim, jau tevi nosauc par sosie, tad jocīgi skan. No, jā. Krieviski saka soska. Soska, jā. Viņš ir rīktīgā, kā bēba soska tāda. Viņš ir tāda sācīga soska. Jo. Labi, vēl kādam jāzina, kā skatīs tā. Ana
Kas viņi tur? Tas ir Stingri? bēve kaut kāda. Bet es nezinu, tad viņi stringi tādi. Viņi izskatās interesanti, pamēģinām. Man vienreiz bija tā, ka es saspēju daudziem, un man pacēla 3 reizē. Un tad baigi grūti runāties. Ai, ķipa, kad vairāki cilvēki grūtāk runāties, jo katrs grib pateikt savējo. Un tad pieņemsim, ja tas cilvēks, viņš var atrasties istabā vēl kādu cilvēku, un viņš var sarunāties ar to cilvēku, un tad vispār neņem tevi vērā. Jā, Un tad vispār labi, kā šiem pamēģināsim. Es esmu Oskars Griezi Jelgavas varonis, un es meklēju meitiņu, ja gribu uzrakstīt man privāti. Ar kāpēc tu esi varonis? Ko tu izdarīji? Ko tu tāds varonis, tā kā, jā, tiešām, ko tu izdarīji? Izglābi visus Jelgavas meitenes no drakona? Niknā drakona. O, kaut kas te, kas tas ir. Viņš grib raudzēties atkal. Es jau placēt, jā. Sanāk, jā. Un pamēģinam. Viņš teica, ka viņš gribētu prom. Viņš pats nometa. Nu labi, viņš kaut kā pats varbūt tur uzspied. Nu labi, pamēģināsim. Kuru tu izvēlētos? Davai Guntaru. Davai. Nezinu, tāds vārds vienkārši nav sastopams bieži. Tas tiešām to tā bēba izglāba man maziem dandāliem laikam. Izglāba no maziem. Karš tas, mēs zvanījām šitam, bet viņš nepacēla, viņš kaut ko uzrakstīja. Nu, Viņš. labi. Vai viņa? Es nezinu. Nezinu, jā. Nevar zināt. Sveiki, mēs zvanam. Tie, kas grib parunāties, var mums zvanīt. Jums ir iespēja pa brīvu šodien ar mums parunāties. Tas kāds Atkal viņš. Ja nu kas dopet, knife, you are calling. Tu zvani mums, bet ja nu kas. Čau. Pagam man aliņš jātaisa. A tu zvani, jo tu gribi ar mums atkal runāties? Tu teici, ka tu iesi prom. Čoks. Reku tev numuru iemet. Ko tu iemeti? Ko tu zvani? Reku jums numuru iemeta. Kādu numuru? Kādu numuru? Ko tu gribi, lai mēs ar to numuru daram? Nu, uzzvan viņam. Mēs jau TikTokā nevaram. Jā, ārpus TikToka tas jau būs pa. Dolāri. Šeit ir ļoti unikāla iespēja ar mums parunāties pa brīvu. Jā. Karači pievieno vēl ar kaut kādu drauziņu. Ja tu nezini, ko teikt, vai kāpēc? Nē. Es tūlīt tev visu pateikšu. Rekur bēba kaut kāda. Jau man aliņu tikai attaisīt. Jo tur kaut ko taisi. Čau, meitenes. O, čau, sveika, baby. Es atvainojos pa balsi, vienkārši apslimusi. Izklausos tāda seksuāla. Jā. Kur tas čalis pazuda? Aizbēga. Samulsa. Kādi džeki, bļa, pīzets. Lai nāk apakaļ, parunāsim. Kā tev iet? Normāli slimoju ar Covid laikam. Gan jau nē, kaut kāds vienkārši. Rudens vīrusiņš. Jā, rudens. Ēciklos. Jā. Tas gan. Tu esi no Rīgas? Jūs šeit laivā darīt, jūs man izstāstiet, meitenes, kāds ir tāds jūsu tā filozofija, kāpēc jūs esat šeit un kāpēc jūs darat to, ko jūs darat? Mēs meklējam, mēs divatā. Mums patīk tur taisīt fočulis un visu kaut ko interesantu. Tur tādu pētīt vizikus, jā. Un tad mēs meklējam trešo beigu. Priekš kam jums trešo beibi? Lai palielinātu experience. Jā. Priekš kam? Kas ar jums notiek? Kā tu to domā? Kas ar mums notiek? Nē, vispār jūs tādas jaunas, tādas, es nezinu, vienkārši. Tā, un iedomās, tu esi pa vidu kaut kur. Gribētu vēl sev, vai ne, kaut kādai daļai kaut ko. Kas ir jums, meitenes, notiek? Ko jūs tik samaitātas esiet? Ko mēs pateicām tādu? Jā. Mēs jau gribam... Nē, viss kārtībā, es jokoju. Pieduros. Jauniešu problēmas, reku raksta. Jums sēž reāli 133 cilvēku un viens netapo, kas notiek? Pasaki viņam, lai viss satapo. Vai viss uztapojam, padalāmies ar laiviņu, lai ir interesantāk, jo vai sameklēsim reku priekš beibēm
baby un būs normalna. Cintie jau piesakās. O, Sintie jau piesakās, ot, Anasteiša vēl jāpierunā, būs četrtā būs. Un tas būtu vēl ideāli. Ja domājas fotosēsam, mēs esam visās tādos foršos kaut kādos outfitos, tērpiņos, un tad tāda sievišķīgā, riktīga fotosēšana, un tad atmiņā paliek, cik forši. Maksā dolāru iztapos. Nu, tā kustapojam, kas jums grūti? Jā, klausoties. Anasteiša. Viņa izklausās pieredzēs. Kvatro A tu fotosēšana. Anastasija tevi sauc, jā? Jā. A tu no kurienes esi no Rīgas? Nē, es no Liepājas. Tas jau tālu. Tur jau tāds vējš baigais, ne, Liepājā? Ritīgs. Jā. Nē, es pūšu tevi tur. Nu, ritīgi pūš tā, ka nu tikai. Tikai turies, jā. Es liekšņu. Pie mājas kādas. A, ko tu dari? Es neko. Drīz jau jāiet gulēt, jau 9:30. Uz darbu rītā? Jū. A, ko tu dari? A, ko tu dari, ikdienā? Kas tu esi? Es esmu administrātora. Baigi forši. Nu, tev ar cilvēkiem vajag, tā kā darbiņš, vai ne? Jā. Vējš galvās. A, tu ar vīriešiem vairāk strādā, vai ar sievietēm vairāk tāds skaistums kopšanas kaut kāda administrātora vai tāds kaut kāds... Esmu solārija administrātors. Nu, tad vairāk ar sievietēm, znači, strādā. Jā. Nu, nāk jau arī, protams, arī vīrieši nāk arī. A, kā tur atšķirība, kad vīrieši nāk un sievietes nāk, kāda atšķirība? Kā tu sajūti? Nu, būtībā jau nekādas atšķirības nav. Viņi vienkārši iet un sauļojās. Tie vīrieši tā kā nāk, viņi pieņems, Anasteiša, čau, kā iet? Es nepievēršu tam uzmanību, ja pat ir tādi gadījumi. Tad tā kā attiecībās esi, znači? Jā. Tas nav skaidrs, kāpēc nepievērš. Uzreiz vienkārši tāds jautājums tāds. Kur jums raksta, kad viņi grib šodien kaut ko. Nu, ja bēbis nāk, pieņemsim, Anasteiša kaut ko, tu arī tā nepievērš uzmanību. Nē, es nepilnīgi tāds, nē. Tev tā kā viss izdevās, tu jau tā kā viss klauzīt to tēmu, jā? Jā. Tev jau viss saprotams, tu jau visas pieredzes jau apsēdusies. Nu, mums vairāk atvērts jautājums, jā. Mēs tā vairāk atvērti skatāmies. Mums vēl priekšā izpētīt visu kaut ko. Bet ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Mēs esam mākslinieci. Tāds pagājis višķi. Kur jums raksta, ka viņam ir 23 centimetri. Bet moši jūs viņu paņemiet bariņā? Nu, jā. Nu, pieņemsim tev kā bēbē. Nu, pieņemsim 23 centimetri. Tev kaut ko izsaka tas cipars, pieņemsim. Nu, man pieņemsim uzreiz izsaka, ka tas pa daudz. Pa lielu. Es nezinu, es nebūšu speciālists tajā. Personiski arī liekas. Man liekas, ka džekiem ir tā, ka jo lielāks, jo labāk, bet fiziskā viedokļa. Nē, ja būsim reāli, bļāns no 2 centimetriem, tu taču arī neko neizdarīsi reāli, vai ne? Būsim godīgi, vai ne? 2 centimetri, labi, es neesmu sastapos tādu 2 centimetrus, tas ir tā kā, cik tā kā man smags. Nu, sorry, tas tā kā vēl višku iespējams, tā kā vairāk tā kā tas tā kā beibam var būt. Nē, es esmu dzirdējis to, kad reāli, pieņemsim, uzbekiem, viņiem reāli esot kaut kādi 3 centimetri stāvošā stadijā. A kā tu zini? Man stāstīja viena kolēģe. Tu slēpi, man liekas. Nē, man stāstīja viena kolēģe, kad reāli uzbekiem esot 3 centimetri nopietni. Pavisam, Jo viņai vīrs esot uzbeks. Nu, gribētos pārbaudīt, protams, interesantos. Tu pamēģini, kur tie uzbeki visi dod man tā šķiet. Uzbeki ir uzmanību rindā. Vai pārbaudīt teoriju. Kā saki uzbeki? Ienāciet to. Jūs zin, kā darat, meitenes? Jūs, kroči, pirms kādu ielaižaties, jūs vienkārši sakiet, novalkat biks, parādat, kas jums tur ir, ja būs pa maz, tad nahuj, Nu, mēs tā darām, tā kā atsūt foču, bet nav jāteikās. Mums nav jāteikās pat. Ko tur vēl tur jāiet kaut ko? Pirms redzot, jātēra enerģijas daudz vēl krāsojoties. Oi. Kā tu tā kā iepazinies, pieņemsim ar savu vīru, tu arī tur tā kā saraksties un tad tu atsūti fočinu un tad tas ar tevi. Nē. Tā gan nebija. Dzīvē pārbaudīja. Protams. Un tev bija tāds, vai?
Jā, būs jāpastrādā. Jo vispār es esmu dzirdējis tā, ja tā kā, īsāks, tad vienkārši, bēbija pat normāli strādā, tad, ķipā, arī viss ir okei. Brenē jau ar 2-3 centimetriem. Labi, tādas neesmu redzējis. Tu paņem iepazīties ar kādu šo te uzbeku. Viņiem maziņš esot. Es iegoogloju rakstīšu. Bet es mēģināju tā kā ar 2-3 centimetriem, tas ir reāli tā kā pa daudz. Kāpēc pa daudz? Tas ir, reāli tā kā virs 20 centimetriem, priekš man ķermeņi ir pa daudz, es jūtu. A tev ir bijuši 23 centimetri? Vispār, jā. A 50 nav bijuši vai 30? Nē. Tādi vispār eksistē? Tādi eksistē, jā. 50, tas jau... Ka viņi jau kādam mēģeram eksistē. Nē, man tāda nebija pieredze, es neesmu pieredzējis. Arī tā kā Kazahus to tā kā minēja, bet man tādas pieredzes arī neesmu bijušas. Man 2 centimetri, tā kā es to redzēju, es neredzēju. Es redzēju. Es tikai bēbam redzēju, tā kā to... Klitoru 2 centimetri. Bet ne dzīvē arī. Liepā visas tādas brutālas. Es jautājumu. Ne tikai brutālas. Kādas tad vēl? Tādas, kādas mums labāk nezināt nevienam. Tu izklausies tāda, ka varētu pamutā arī sadot visiem lietām. Nē, es nevaru. Es esmu tāda ļoti tāda, zinu tāda. Es nezinu. Zini, kā tāda, it kā flirtē, bet tāda sajūta, kā arī tā kā vienā brīdī var tev taisno iedot. Jā. Baigi tādu, Anastasia. Negrib kāds vēl pieslēgties? Man pameklēt. Šās, mēs vēl Visi baidās vienkārši pieslēgties, laikam. Visi baidās no jums, meitenes. Ko tu baidīt? Tu jau nenobijies. Tu no Liepājas tāpēc, ka... Man jau neviens nepievienojas, dzer alu un gaidu. Tu jau uzreiz izmuki ārā, kā es ienācu. Tāpēc, ka es Jā, salīdzu kaut kā nobijies attaisīju. no Anastasias. Tāpēc, ka viņš jau Liepājas ir. Viņš kā uzzināja, ka tu no Liepājas tā uzreiz nomūk. Ko tu samīsies uzreiz? Jā, Jā. Pilnas bikses uzreiz. tieši tā. Es arī sabītos. Kā bēbi var uzšaut. Evo, bet dzirdi, Čāli, kā tev tur sauc? Kā tev tur sauc? Izlasi. Bļā, es nemāku lasīt. Tu to nav rakstīts vārds. Tev tu vienkārši doperknaifu kaut kāds asmenis. Asmenis? Knaifu nāzis. Asais nazis. Tas vēl kāds piesēdās, neesmu es te viena vismaz. Jo nebija viena, mēs bijām. Jā. Tā jau mēs esam 5. Evo, bet Čāli, tu varēji tās meitenes nokuļīt. Kurējās? Un šitās abas bija princeses, vismaz varēja nokuļīt. Kā būtu piegarša, mēs nezinām. Jāpārbauda, kas ir rumpel stila. Izmetāt ārā viņu? Rumpel stila. Rumpel stils, sveiks. Jā. Čau! A kāpēc jūs esat maukas? Mēs esam dziedošās. Kāpēc nav? Viņš iepazīstās, viņš atpakaļ, kāpēc mēs esam laukas. Tu man vienkārši sāpināji. Kas Jā. ir par jautājumu? Pat Viņas mēs ir ar tiem 3 centimetriem, man liekas. Viņš aizgāja projām. Man ir... Man sirdī caurums. Ai, blin, smieklīgi. Tur vēl kāds Jūs jau nazis. viss izmetāt ārā. Mēs neko neizmetam, Viņi paši atkrīt. kaut kā pazūd. Mēs neko nedaram. Redz? Pastas, mēs neko nedaram. Šitais arī Tu nāzis esi kaut viss... kāds izturīgākais nāzis šajā pasaulē. Kā tu izdomāji savu niknējumu? Es viņu neizdomāju, es to profilu dabūju, tādu niknējumu. Tu nopirki savu profilu? Kaut kad sen atpakaļ, jā. Zinu, ko man arī prasīja, tā kā viens man rakstīja pat cik Ja manējo nobloķēju, tad es dabūju vienkārši uz ātro. Par ko tevi nobloķēja? Tāpēc, ka es vienu čalu parādīju, blēd, kuram maika nebija mugurā un vienkārši nobloķēju. Okay. Ķipot. Tas ir... Ķipar atkailināšanos kaut kādu huiņu. Es sapratu, jā. Ko tu radi? Ko Ko tu radi? Tu radi? Tev ir, tas ir, kā tavu mīlu dzīvējāt? Man ar aliņu.
Jā, zacītas būs sastāv no ādurēku. Viņa tev attiecības. Ar aliņu, jā. Gribies tev uzādīšu zacītas? Jā, vai zātro. Kāds tev kājas izmērs, esmu dzirdējusi. Jo lielāks kājas izmērs, jo... 47. Kāds? 37? 47. Man 47? Jā. Oho, tas jau 50. gandrīz. Šās uz tavu. Bet tur vajadzēs... Jā, tu veselu nedēļu atdīs man. Ādamā. Adatas? Ne šitās tā. Tu jau veselu nedēļu atdīs man. Dzīvu. Dzīves ļoti daudz uz 47. Jo tas jau gandrīz tā kā 50, tikai -3. Es saku, tu veselu nedēļu atdīs. Nu jā, es jau Vienai sapratu, kājai. ka tas ir darbs ne uz vienu dienu, es jau uz nedēļu esmu aizņemts ar tavu. Vienai kājai, jā. Ir tā, ka tu tā, pieņemsim, Tu viens rakstā. pirka zeķes un 47. ir virs dārgākais nekā citi zeķes. Nu, ir tā, ka čipu jau lielāks izmērs jau. Es biju dzirdējis, ka lielākiem izmēriem pat citreiz speciālā pavu jāpasūta, ka nav veikalos. Tev arī tā ir? Tā ir bieži, jā. Tāpēc es to... Ļoti, jā. Es biju tā dzirdējis. Tā ir. Ja aiziet sportplānu, tur nav pa lielam. Un tad tu saki, man lūdzu tās botas tajā izmērā, un tad tev viņi pasūta? Nu, tu jau, kas sūta, tur atzīmē, kādu izmēru vajag. Nē, nu es domāju, ja tu aiziet tā kā dzīvē. Nē, tad viņi saka, nav un viss, un tad internetā vienkārši pasūta. Man ir jautājums, pieņemsim, kad ir ziema, un tad tur kā slēpas jāvelk, un tad tev slēpas nav vajadzīgas nišķie. Es nezinu, es slēpjām, neesmu kāps jau. Nē, bet tev jau 2 kājas ir tā kā slēpes. Bija bez diršanas. Kāds teica, ka tu ļoti stabili stāvies uz zemes. Ar Kas savu teica? izmēriņu kājas. Kas to teica? Kāds komentāros. Jā. Nu, varbūt. Viņš tikai... Alikā pasūt, tur jau vēl vairāk tā kā uz izmēriem vēl mazāk. Ja viņš Alikā pasūtīs, viņam tā kā puspēda tikai ielīdīs tajā apavā. Tad tu Alikā nevar neko pasūtīt, vai nav savu pēdu? Tur es neko neesmu sūtījis nemaz. Nu, nav jēgas tā kā. Nu, es tikai... Āzijā un izmērs, nu kur tur 3 līdz 37. Reki, jums vajag vienu čalu pievienot. Kad viņš apstājas blakus slēpēm, nevar saprast pēda vai slēpē. Sākās. Tad jau, ja tev ir 47, tas izmērs, tas ir kaut kādi 2 metri garš. 1,97 m. Nu, tas ir 2 metri, gandrīz. Taigar tev dar. 2 metri. Tas jau pat lielāks nekā es. Nekā es. Es esmu pieradusi, ka Džeki ir līdz putiem. Mm. Es esmu diezgan gara garumā, un tad man nav ierasts, ka Džeks ir augstāks par manīm. Tāpēc man ir tāds, Džeks ir garāks, gan Viņš strādā pa Visu lietā. mīlu. Tas ir garāks par manīm, visu mīlu tevi. Dopenēf tev jautā, vai tu strādā pa blietētāju. Kas ir blētot? Ķip ar pēdām blietē zemi. Tuk. Sākas tie prikoli. Uz Džeka vēl sāksies kaut kāds kompleks, ja man atceros jau. Satiekamies Kunilingam, reku rakstu. Tu vēlies? Nu, Tev? tu droši piekrīt, ja tu Saki, vēlies. jā. Jums jau to prasa. Vari piekrist un pateikt savu cenu. Jā. Nē, jums jau to prasa. Nē, tu tur lasi jautājumus. Tad tu izlasi. Es izlasu jums vietā. Nu, tas ir tavs jautājums. Tas ir jūsu Kurš Kurš pirmais ieraudzīja, tam arī izvēlētīts. Jā, Jā, Spēlēt tādu spēli. tādi ir noteikumi. Mākslinieks. Nēlis nespēlēju. Tu jau viss jau esi esi iekšā. Tu nekur nevar Nē, būt. esmu es. Čau, dāmītas, dāmītas. Vispār tādu zemo balstiņu tādu. Pievieno labāk vēl kādu. Ko tu neties galā? Jā, ar 2 nevar tikt galā. Nu, tad dzer ātrāk. Tev patīk izlaizīt vai izēst? Man? Jā, tev. Nē, man neviens ne otrs. Neviens no otrs. Ko Tev tu? patīk tādu. Ko tu dari tad? Vai tev neko nepatīk? Tāpat kā es tu teici. Ko es teicu? Tu teici neko. Nē, te ir kaut kas cits. Tāpat kā es tu teici. Ko tad? Viņš sapisa manas smadzenītes. Ko neko? Tu teici, ka neko tu negribi. Komentāros es lasu. Nu, Bet tu runā ar mums. Ko tu lasi? Tā kā mēs tu jau ar beibiem runā. Jūs jau nemākat runāt.
Jūs jau Kādas palaidīsiet? Pretenzija. Jūs jau Mums palaidīsiet? ziņo. Tā viens. Es jau rekru pirkstus aizlocu. Ja mēs neprastu runāt. Arī tev jāpieslēdz vēl kāds. Ko? Vēl kāds jāpieslēdz. Nē. Labi, kaut kāda panika. Mēs varam Labi. tevi atslēgt, ja tu Labi. baidēs. Atradīsim kādu. Davai čāviņu. Vai? Tā. Nu labi, tā. Džeku kaut kādu. Aināru. Davai. Mums ir 9 minūtes. Es sakās braukšu uz ar 11. Labi. Aizēj ar godu. Ar godu, svētam tevi, ceļojumā svētā. Tā, basī, busik. Nu, viņš saka, ka viņš jau mums parunātos, bet vai nu tad mums tu pats zvani? Edgars. Davai, Edgars. Edgariņš. Edgar. Uj. Edgars, Edgariņš. Es taisīšu. Soniņš. Čau, Edgar. Čau! Čau. Tev paveicās, es gandrīz nospiedu pogotā. Jā. Ko mēs darām? Baigs slikti, jūs dzirdat, es tagad nogriezu mūziku, bišķi klusāk. Nu jā, Nu tā jā, tā mūzika mūzās. skanē tā, ka tuc piekdienas vakars. Jā. Labi, nebija tik traki. Tik traki jau nebija tas tikai dators. Nu, sveiks. Nebija, lai roka, tas bija top radio. Nu, kā tev iet šajā vakarā? Tā, es vienkārši vairāk tā, es, gribēju tur te tā pavērot, kas te notiek, neesmu baigi tur aktuāls, laivos, vairāk es tur pavēroju tās mīzenītas video un, īstenībā ļoti daudz dzīves gudrības, ko es arī izmantoju. Man ir priekšrocības pie meitenēm, bet, labi, es esmu precējies, man arī priekšrocības vairāk nevajag. Man vienkārši es pārbaudu sev, kāds es biju tajā vecumā, bet es arī daudz lasīju sieviešu žurnālus un tā, un es baigi izpētīju sievietes. Tad tu pārbaudīji, vai tu esi vēl kaut ko tur spējīgs, jā, vēl tur. Vai es esmu spējīgs, īstenībā, jā, medību lokā. Vai es esmu vēl aktuāls? Jā, pareizi, значит, nekas tur nav novījis vēl, viss tur tā kaut kas ir. Mīris jau es neesmu. Ir tā, kad bija ar sievu precējies, bet, man bērnu māte 8 gadu nodzīvoja, un sanāca tā, ka, tur laulība izbeidzās, bet laulība, nav svarīgi. Un tad man bija 2 gadu brīvība, un tad es vienkārši baudīju dzīvi. Un tad sanāca tā, ka es negribot satikt meiteni, kuras apprecēju. Un tagad jau būs 9 gadi, un es gribu zināt, vai man diez sanāca. Tas 2 gadu laikā īstenībā diezgan aktīvs bija. Vienkārši tur visu laiku piesakoju, nevis piesakoju, bet paskatos tos video, vai es esmu diezgan gudrs vai nē. Pagaid, tā, ļoti daudz informācijas. Es uzturu to, ka viņš skatījās manus vidīkus. Vai sapratu pareizi? Tu skaties mīzucīti, ja? Jā. Un tā tev liekas, ka, es runāju sakarīgi, ja? Tā es arī sapratu. Jūs uzturu kā komplimentu. Pa lielam, jā, tur nekas tur īsti tur tāds paties. Man arī patīk tāds paties, nevis tur kaut ko tur slēpjās, kaut ko tur muļļājās. Tur patīk mīnēts, nepatīk mīnēts. Viss meitenes sūkā, viss veču laiz, tā ir. Wow, paldies, es jūtos, ka man iedod komplimentu. Es to uzturu ļoti, ļoti atzinoši un paldies. Vienkārši ir tā, ir kaut kāda veču daļa 70% noliedz to, un meitenes 70% atzīst to. Manā pieredzē es jūtu, ka man vispār tie komentāri, tā cilvēkiem tāda pretreakcija, un tā viņi man nodirš, un tad, ja kāds pasaka kaut ko tādu tā kā komplimentu, tad man liekas, vairāk vai mazāk, kas nodirš, džeki jau nodirš, jo viņiem ir kaut kāds diskomforts, ka viņi laiz, es īsti nesaprotu, ka tu sagādā sievietēm. Edgars, es saprotu, ka tu esi tāds vīrietis ar pieredzi, vai ne? Un tu, значит, Nē, tik vecs es neesmu, man ir 36 gadi, un vienkārši, tik jauns, tā kā jūs es arī neesmu, vienkārši tā, ka, pieredze man ir diezgan bagāta. Ok. Cerams, ka nav pie pirmsnāves Greksuns.
Bet, principā, Zini, tev kā- vīrietis, kurš ir vecāks par tevi, dot atziņu par to, ka tu ģipa, dari pareizi. Jā, es jūtu, tā ka kā- tas, es uzturu tavu pateikto kā komplimentu. Jo, vispār jāpaskatīties, ko dara jaunieši un kā viņi runā un uztver un vispār runā par lietām. Manī dēls, viņam ir 16 gadi, iepriekšējās dzīves biedrs ir dēls, un šobrīd liekas, viņam bija draudzeņi, ļoti skaisti, es biju priecīgs par viņiem. Un, zin kā, un tagad viņš viņu vienkārši pasūta. Sanāk, tev tā kā pārdzīvojums ir par to. Man bišķiņ tā kā jo, man sāk bail par šitiem te, es baigi neatzīst, šitos te LGBT. Tā kā viņš ir gejs? Nē, man sāk likties, es viņam brīžam prasu, vai tev tur ar tiem čomiem, brē. Jāved tu savu, to draugu. jā, viņam dēls ir, tad tev jāved viņa dēls pie Taigra apmācībā. Pie manī. Viņa iedos viņam dzīves mācības. Jo nedrīkst. Uz apmācībām savu dēlu. Jā. Viņš ir pats garš kā tu. Tīpaši. Bet tu jau nezini, cik es esmu garš. Cik tas ir garš? Šis ir cita garuma. Šis nav metrs. Cik tas ir garš, Edgar? 1,80 m. Jā. A, tev dēls ir arī 1,80 m? Vai viņš vēl aug? Viņam ir 16 gadi, viņš aug, viņš jau kādu 5 centimetru atpaliek. Tad tas jau dara. Dod. Ņemam. Es viņam esmu devis, tādu, izstāstīšu savu pieredzi. Man bija pirmā reize tāda, nevis pretīga, bet man pirmā reize bija tāda, Tā kā, ka man čoms savai, man čoms savai draudzenei lika pārgulēt ar manīm, tad viņš jau viņas būs kopā. tā kā test drive, ko? Tas jau ir Nē, tas bija tāds, saprot, viņš bija tāds, viņam bija 25, man bija 15, jā, un viņš viņai lika, tikai tam dēļ, lai tikai es zaudētu nevainību, lai es Lai izbaudītu. tu pieredzi dabūtu. Tas ir tajā Jā, tēmā, bet kad dod uz savu dēlu. ne jau viņam tā meitene interesēja nekas, un tad viņš beigās kračam, man ar to meiteni viss ir, bet, es nejūtos baigi patīkam. Un pēc tam es satiku meiteni, kurā es biju iemīlējies, un tad es sapratu to, kas ir pirmā reize. Man jautājums, drīkst tā intīmāk. Vai ir tā, ka tad, kad ir pirmā reize džekam, un tas, daikts, viņš tā kā sāp no visām pusēm? Vai ir tā? Mazliet, zin kā, tāpēc, ka tu cieties, jo Es tu gribi no neciešos, sākuma bet- parādīt. Nē, jau meitene ciešās, bet tas džeks, es runāju tā kā trešajā, tāpēc, ka džeks ciešās, tad sāk, tā kā sāpēt. Jo, man tajā pirmā reizē, tur tas neskaitās, es to neuzskatu par pirmo reizi, jo tas nebija forši, un tajā otrā reizē, kad es biju iemīlējies, tad bija tā, kad, tiešām es kā to priekšspēles taisīju, kad 40 minūtes, un tā meiteņa jau tur klaigā jau. Čipa sanāk baigi jāciešās pirms tās pirmās reizes, tā es saprotu. Nē, es jau nezināju, vai viņi grib vai nē, es jau tur baigā pieredzi, man nebija tā, man bija pēc tam otrā reize, un es taču īsti nezināju. Viņam otrā pieredze bija afigenā, jo viņam tā meitene ļoti patikās, tāpēc viņš to otro pieredzi ieraksta sev kā pirmo reizi. Bet pirmā reize viņam nepatikās. Viņam vienkārši iedeva beigu. Tas bija vienkārši, tas tāpatās kā noraut kulakā bija. Tāpat interesanti, ka tā draugs tāds, davai ņem šito, jo, zin kā, pirmā reize jau tāda, varbūt, ja to pirmo reizi, tā kā reāli pirmo reizi ar to meitiņu, kura tev ļoti patikās, tev varbūt būtu ritīgi treš, jo, zin kā, neko nezinu, ko jādara, ko. Jā, būtu bijis forši. Jo parasti, patrenējās, forši patrenēties ar to, kura pārtīk. Nepatīk, Īsti nepatīk, un tas tev, kura patīk, riktīgi var realizēt to, ko ietrenējās. Man liekas, to viss izdevās ļoti labi. Abas pieredzes Nē, ļoti labi. es īsti baigi pārliecināts neesmu, bet, es tagad dēlam mācu pirmai reizei jābūt tādai īstai. Pagā, ar kādu beibu tu šobrīd atrodies? Es esmu viens pats mājās. Nē, bet Es nedrīkst tā runāt ar meitenēm, jo, ja man būtu sieva mājās,
Jā, nu viņu skatās tiktu. Gan jau tas uz visādi Uz situācijas podas ēturs. Nē, viņi ir darbā. Vai nu darbā, vai nu kas tur. Nē, jūs tur meitenes tā nedomājat, es krāpnieks neesmu. Man patīk flirtēt, bet krāpnieks Mēs neesmu. nedomājam, mēs vienkārši jautājam, bet jo mums neuztvarās tas kā krāpniecība, pieņemsim, ja cilvēki grib parunāt ar citām beigām. Nē, man gan uztverās. Es negribētu, lai man sieva man krāp. Ar citām beigām Ar runājās? citām bēbām jūs jau runāt, man šī krāp. No citām bēbēm viņi var runāt, ar citiem džekiem viņi nedrīkst runāt. Kā viņa tavuprāt rīkotos, ja viņa uzzinātu, ka tu ar mums runā laivā? Es vairāk, zin kā, nav tā, ka es jums te runājos, lai te kaut ko flirtētu vai kā, es vairāk, zin kā, man ir tā pieredzes apmaiņa kaut kā tā. Jo, tagad jūs tur jaunieši bišķi savādāk esat, un, ja man atnāk tas laimers jackpots, ka man būs 18-gadīga meitene, un, piemēram, mans tēvs apprecēja 18-gadīga meitene. Un kā tev patika 18-gadīga meitene? Cik tā un tēvam bija gadi? Un tētim bija 36, man mammai bija 18. Man liekas, tie ir normāli. Normāli divreiz, jā. Man tas baigi nesaprātīgi liekas, vecais vecs savaldzināja. Man liekas, katram cilvēkam ir kaut kāds savējs tips. Ir meitenes, kurām patīk vecāki, pieredzējušāki vīrieši, ir meitenes, kurām patīk tieši jaunāki vai viņu vecuma. Es, piemēram, iekrītu kategorijā, ka man patīk vecāki vīrieši, tāpēc tu pat esi... Es esmu tādā kategorijā. Edgar vēl vajag novecot viši. Pa jaunu. Vot. Es nebiju nepaņāli, es arī krieviski nerunāju. Я могу по-русски поговорить, потому что я такая женщина. Es saprotu, bet es nemāku atbildēt. Nekas, es tev piedodu. Tev teikt piedot Edgar grēki. Ko viņš raksta? Ļoti labi. Ja tu gribētu, lai tava otrā pusīte runā čekiem, tad varbūt arī. Kaut kas nav svarīgs. Nav. Tur nekas svarīgs. Ar ko tu nodarbojas ikdienā? Ko tu dari pa dzīvi? Kā tev hobija? Es esmu mežstrādnieks. Mežstrādnieks jau tāda interesanta profesija. Tad tu stādi mežus vai tu cert vai ko tu dari? Nē. Pieskati? Es zāģēju koks un vādu brigādi. Tu esi brigaders, kurš saka tā, šito koku zāģēm, šito koku nezāģēm, tā brauc par traktoriem tur, jā? Tāds darbs? Sanāk tā, ka virs manīm vēl ir kādi 3 un zem manīm bija 3. Okay. Tu pieņemsim, kad brauc zāģēt kaut kādus kokus, tev dažreiz ir arī žēltiņu zāģēt, pieņemsim? Nē, taču kas tas pa jautājumu? Nezinu. Tas ir tāds, zin kā, es neesmu nekāds dabas aizstāvs, jo man ir tā, kad tā ir mana maize tagad. Nē, es tagad bišķiņi esmu pret. Tu vienkārši tā kā skaties tā kā eiro zīmē, tā vienkārši nauda, jā? Es nezinu, es skatos, tas ir mans ceļojums, jau nākamais koks, jau es tuvāk ceļojumam. Kaut kur jau es esmu tuvāk. Okay. Es esmu materiālists, baigais materiālists, esmu ļoti liels. Ko tev gribās nopirkt par to naudu, ko tu nopelni? To, ko es gribēju kādreiz nopirkt, to es tagad sapratu, ka nekad nevajag mocīt sev, lai, jo mežā strādāt nav viegli. Kas bija pēdējā lieta, ko tu nopirki, ko tu rītīgi gribēji? Kā tu sevi iepriecināji, kas bija pēdējā lieta, ko tu? Es atbildēju džipu. Džipu? Mašīnu. Ko es ļoti, ļoti gribēju, uz to es arī gāju. Tādu džipu, ar kuru pa dubļiem var braukt un pa mežu rītīgi var gonkot? Īsta, ka nē, jo man ir sieva, man vajadzēja gan sievišķīgi, gan vīrišķīgi. Tādu. Sieva iztraucēja pa dubļiem braukt ar tā džipu. Un pa lielam, ja man būtu atļauja, es būtu pircis kaut ko tādu. Tev vajag paņemt savu atļauju atpakaļ rokās. Tad sanāk, tu visu jau nopircis, ko gribēji. Es jau, man liekas, pēdējo mēnesi ņēmu rokās savu atļauju. Kā tu to dari? Normāli, iesādi skādi. Ok. Sanāk, tu jau visu... Iesādi un maut.
Sanāk, Pa tu jau, dubļiem. Edgars, sanāk, tu jau visu principā nopirki, tev viss ir, kas tev vajadzēja, vai tev ir kaut kāda vēl mērķis, ko tu, pieņemsim, tālumā Jā, skaties? ir mots, un man sieva ļoti neļauj. Man bija šovasar mots plāns, bet man Tev ir neļauj. tiesības? Nav man tiesības, bet ja man būs mots, man būs tiesības. Varbūt otrādēs. Jāsaka tiesībām un tā. Man vajag zināt, vai es vispār gribu. Tad, kad tu liki tiesības mašīnai, tev jau mašīna bija, vai tu noliki tiesības un tad tu nopirki mašīnu? Ak, Dievs, man bija daudz mašīnu. Tu jau tas ir biezais, Tie bija tie laiki, un tas jau rēķina, tas jau bija. Visas mežus, visas kokus, viss. Bija citi laiki, tad jau es varēju braukāt pa savu ciemu, kā es jau nedzīvoju pilsētā, piepilsētā. Tad jau atgaram, jā. Gan jau es runāju, kur zemnieciski. Jā, es dzirdu tā, viņš ir pa 3-5 mēnesī. Ko tad? Man bija tāds boyfriends no Kurzemes. Un tā viņš teica tā viņš ir pa 3-5 mēnesī. Visu laiku. Un tad skolā visi kursumnieki teica Nav pa 3-5 mēnesī. Tagad jau laika mainījušies. Es nezinu, kā tev tas boyfriends bija, bet ir savādāk. Nezinu, kādā laikā tev tas boyfriends bija. Es tā Nav pa 3-5. Nu, tā nevis. Es kā nezinu, par ko iet. Oj. Davai pastāst, kā meitenēm patīk, lai es zinu, ko vakarā, kas man jādara. Tev? Izņemot laidīšanu. Laizīt, tā lēni sāc laizīt, un tad skaties, kā viņa Es jau uzbudinos no laizīšanas, un tad jau... Mans ieteikums ir tāds unikālis ieteikums. Sāc lēnām, maigi un mierīgi. Ar to tu čistas nenošausi garām. Bet es jau tā daru vienmēr. Es jau nezinu, tu jau man to neizdarīsi, tāpēc Man jau ir tas... Bet, ja tu gribi precizēt, tu vari nofilmēt, atsūtīt, pieņemsim, man vai viņa, jā. Man jāsūt jums vēl seks video. Jā, un mēs varam pakomentēt, kas ne tā. Jā. Mēs piedāvājam konsultācijas virtuāli. Noteikti, es to nedarīšu. Bet tu padomā, kas zinās? Uz ekspertīzi savu video, tad izdomāšu, es sūtīšu savu. Uz ekspertīzi mēs pieņemsim burciņās. Jā, Edgariņš. Ko Andris smējās? Un Krīs arī smējās. Mums arī jāsūt savas ekspertīzes. Pāraudzīņas. Edgar, kā tu izdomāji precēties? Kad sen tas bija? Cik sen? Nē. Tas es nezinu, mēs nodzīvojam kādus 4 gadus kopā. Kāds tur nonāca? Es nezinu, tas bija kaut kāds tāds. Viņi man visu laiku tirdīja, kad būs. Sanāk, viņa tevi piespieda? Nē, viņi ļoti gribēja. Es jau pats arī gribēju, bet es vienmēr biju nobriedis ar to, ka es precēšos vienreiz mūžā, ka nebūs tāds 2 reizes. Es vienkārši neesmu precējusies, un man vienkārši interesanti, kāpēc cilvēki precās. Un tad es jautāju, jo tu esi precējis vīrietis ar pieredzi, un tu liekas, kas tev bija tāds, šitā iemesla dēļ es gribu precēties? Nezinu, pēc tiem 4 gadiem, viņi man kad 2 gadi jau prasīja. Es zināju, ka es viņu saprecēšu, bet es nezināju, vai kad, un es īsti nezināju, kad. Un kad 2 gadus viņi man prasīja, ka viņa dzimšanas dienā vienmēr grib to laulības, sadarināšanās gredzenu. Pienāca viņas dzimšanas diena, un tad mēs izdomājam, viņai ļoti patīk makšķerēt. Un ir jautājums, kā tu to sadarināšanas gredzenu, kā tu izmērīji, kāds viņai pirksts? Tas jau bija diezgan sen zināms. Mēs vienreiz kaut kādos pilsētas svētkos mērījām, un kāds tas gredzens viņai tur der. Es viņai labi, nevajag pirkt, kādu jēgu tērēt naudu. Man bija tāda vietība izdomāt. Un tad es izdomāju, viņai bija tā dzimšanas dienas, domāju, viņā man 2 gadus prasa, ka dzimšanas dienā viņa grib to sadarināšanās gredzenu. Un te es nopirku tirgus veikali, visādi tur, pa 10 eiro tur to
nakts krekliņu, un tur tādu. Tu Gandrīz kā sadarināšanas grezens. ķipa seksīgo pidžamu, Aha, Es viņai, mēs 6 no rīta pamostās, viņai tādu uzdāvinu, un viņi tur tā pasmaida, ko kā, labi ir. Neko mēs aizbraucam. Viņa apvainojusies. Es jau redzu, ka ir apvainojusies. Mēs aizbrauc pie to dīķi, mēs tur pamakšķerē. Man tas gredzens kabatā, un es domāju, kā lai es viņai pasniedz. Jā. Bet, zin kā, tad, kad tev tas jādara, tev sāk purēt kājas. It kā tas ir tas pats cilvēks. 4 gadus kopā esam jau. Ko tik mēs neesam darījuši? Tev pur kājas. Vai jums bija tā, ka es čurētu kopā vannā? Es nezinu, vai mēs čurnām. Tas ir ļoti svarīgi. Es nezinu. Es varat padirst ar atvērtām durvīm? Arī nezinu, ne. Mēs vēl līdz šim. Jūs varat papirst viens otru klātbūtnē? Ir gadījies, ka pasprūk. Bet tā kā, labi, bet tas tā kā netīšām, bet vai tā kā rītīgi patīšām? Tā nē, es to nepieļauju, jo, man tas liekas nepieļauju. Es visu kontrolē. Sanāk, vai ir tā, ka tu, ja nevar papirst otra klātbūtnē, tad tā kā visu laiku ir tāda saspiestības sajūta? Nē, mums ir, es nezinu, mums ir kaut kā savādāk. Mēs aizējam uz toaletu vai kā, Sanāk, toaletu papirst, ja? Bet tev nav tas sajūta, ka pārāk neusticies? Kāpēc, lai es neusticētos vairāk ir tā, nē, es viņai neusticos varbūt, bet, jebkurā gadījumā, man liekas tas apkaunojoši. Es nodzīvoju bērnu māci kopā 8 gadus, es arī viņas priekšā neko tādu nedarīju. Ja tur pasprūk, tad pasprūk, bet tā speciāli, es zinu, ka man brālis tur ar savu sievas vienkārši viens otram pīž virsū. Saltāvai sievai pienāk, jā. Man tas liekas nepieklājīgi. Karoči, viņš ir pieklājīgs, es sapratu, tas ir audzināšanas kaut kāds rādītājs. Ok, Nē, man tēvs tur tāds bija, es tā kā augu tādā ģimenē, man tēvs vienkārši varēja nopirsties, viņam bija pajāt, bet mamma tā, es nezinu, daļēji. Bet, zin kā, man nepatīk tas viss. Bet, zin kā, ļoti līdzīgi, jo es pāri tāda līdzīga situācija, kad augtājā ģimenē, kad visi var, bet pašam liekas, ka tas nav pieklājīgi, jo tas no sabiedrības vairāk nāk. Zin kā, nē, man liekas, ja tev pasprūk, es arī neko neesmu, man sievai pasprūk, es neko uzreiz nebrauku, tu nopūrdies, vai tā, es pārteicos, bet, zin kā, ir tā, jā, labi. Nopeldies gandrīz. Jā. Bet, zin kā, nav tā, ka tas ir nepieklājīgi. Tu atraugājies? Vai neatraugājies arī? Arī nē. Zin kā, es daru citreiz. Man ir interesanti, cik skaļi un gari es varu atraugāties. Sacensības atraugās. Redz, man arī tas nevajag pieklājīgi. Es arī nešļāpstinu. Kad pasprūk, tad attaisnās vai saki sajūti manu lielo mīlu. Tad, kad tev ir pasprūcis pirdens, kā tu reaģē? Nekā, vienkārši ignorēju. Es to ignorēju. It kā nekas nav bijis, jā. Jā. Ķipā sanāk apmēram pasprūk, un tad visi tālāk, nekas neko nedzirdēja. Nekas nebija. It kā nekā nebūtu bijis. Skaidrs. Ok. Tas bija krēsls. Jā, tas bija kaut kāds gals, kaut ko iešķikstējies. Ok, interesanti. Tas bija krēsls. Nē, man ir jautājums, jūs esat lesbietis vai ne? Ko? Pēkšņi mēs esam lesbietis. Kā tu domā? Kāds ir tavs variants? Kā tev fantāzija? Pēc tiem pirmiem video bija tā, ka, likās, ka jā, bet pēc tam, tad, kad, mīzenīt vien patliek video, tad sapratu, ka nē. Man patīk vienkārši cilvēki visi. Nē, visi man nē. arī patīk. Vienkārši tā kā man patīk ķermenis. Normāli cilvēki patīk. Man ir konkrēts ķermeņa tipāšs, kas man patīk. Es pieļauju domu, ka tas nebūs. Ko? Kāds ir perfektais džeks?
Nē, nevis perfektais džeks, bet perfektais tāds manējājs Un, ādas ķipa- tips. Man patīk tāda pati āda kā man. Katram cilvēkam ir savs tipāšs. Nu, pieņemsim, tev arī ir kaut kāds tipāšs sieviešu, kas tev patīk. Vai tev Jā. patīk Nu, sievietes? nav tāds. Nu, kā tev patīk, pieņemsim, tu jau izvēlēsi savu sievu pēc kaut kāda tipāža. Nezinu. Vai vienkārši tā kā Nezinu. paķēru visu, Es vienkārši nezinu. paķēru pirmo, kas nāca, un nebija jau tā, vai ne? Man jau nebija varianti. Tev nebija variants skaidrs. Tas ir cits jautājums. Tev jautā, Edgar, tu čurā? Jā, Atsūt video, man patīk. nedarīšu to. Ko tā? Man ir tomēr 36 gadi, es tāds Ak, Dievs. video nesu. Tas jau izklausās tā, ka tu būtu pensionārs Jā. ar saviem 36 Nu, nē, gadiem. nu, es esmu tik paudz. Es... Labi, es atvainojos, cik jums ir izvēlēs gadi? tādu minūti. Cik jums ir gadi? Es pieļauju domu, kaut kā 22 varētu būt. Sielas klātmatē kaut kā kautarējās laivā mierīgi. Jā, viņam tik Bet atliek viens ir kameru man, ieslēgt. nē, jau- Jā. Nē, sieva, Sielas klātmatnē nečurāšu, Nu. te kamerā stāvs runājās. Kaut ko tur. es jau nečurāju, es īstenībā mazgāju trauks. Tu attaisnojies. Neattaisnojies. Nevajag. Mēs jau visu zinām. Mums jau Te patīk. pa veco man dēls caukā pa veco. Tā nedara. Viņam ir tās dēls, kam ir 16 Jā. gadi. Jā. Tad to dēlu. Sanāk, tu jūties vecāks, tāpēc, ka tev ir dēls? Iespējams. Tas var. Ne jau tāpēc. Es jūtos vecāks, jo es paskatoties spogulī, es to redzu. Ka tu esi vecs? Kas ir vecums? Ne jau manī burvīgas skaists zils acis, ļoti What? skaists. Nu, Nu, viņas ir Manī- novecojušas tavas acis. Acis Savas nenovērts. burvīgās zilās Viņas tur pasaka, ne, mēs Mēs jau visi esam nevaram vecās. ciet vai ko. Mēs nevaram mēs maļā. Kā es vienkārši, vēl 10 gadus atpakaļ svēru 80 kg, un tagad es svēru 110 kg. Vienkārši Kā vajag kā jāpastaigā jāēd vairāk. kaut ko citu. Steiki, jā. Stēku. Stēku. Stēkus, Mēs šodien pirmoreiz ēdām ritīgi jēlu steiku. Jā, tādu riktīgi rāra. Rāre. Es tādu īstenībā gribētu paēst kaut kur. Es īsti nezinu, kur es kaut ko tādu varu dabūt, bet, cik es, neesmu baigais. Ceļot es bijis 3 reizes ārpus Latvijas, es bijis, bet nekur tādu īstu steika es neesmu dabūt. Ja tu atbrauc uz Rīgu, tad uz Barona ielas ir tāds Hereford veikals. Jā, un tur var dabūt to īsto steiku. Veikalā vai restorānā? Nu, viņš ir veikals plus restorāns Jā. kopā. Tur var dabūt tādu steiku, kuru var izcept mājās. Vai arī uz vietas pagatavos. Nē, es gribu uz vietas, lai man izcep tā, tu ka es vari uz paēstu. vietas. Vari uz vietas izvēlēties, kuru gabalu tu gribi, un tev izceps. Es gribu tādu, tā, ka televizorā es redzu, ka amerikāņi Jā, ēd. tur teikt, ko tu gribi. Jā. Tev jāpaskatās, jā, ko tu gribi. Ot, jā, mums tāds jauns piedzīvojums ir. Kāpēc uz to logo rādās 2 tie, Nē, es nezinu. Krēsliņi? Šis. nezinu, tur 2 aplīts vai Edgar, kāda tev mīļākā krāsa ir? normāli. Normāli. Tāda Jā, krāsa. kāds tā krāsa ir? Nezinu, zilā. Atkarībā kā puķiem dzelteni. Nav droši vien. Pelēka kaut kāda. Normāli. Kāda tā ir normāla? Puķiem būs dzelteni, sienas krāsa būs pelēka, melna, balta, mašīna sarkana. Kāds viņš nezinu, kā tam jau mīļākā iztur. Ja tev jāizvēlas viena krāsa, Nu, tagad kur tu izvēlētos? Tavējā. Pieņemsim tev. Tu aizver acis Jā. un iztēlojas krāsu, kas to asociēs ar sevi. Kuru tev krāsu būs jāredz visu dzīvi? Oranžs. Kādā krāsā ņemsi moci? Gribētu sarkanu. Sarkana. Passion. Passion. Kāda sarkanā krāsa, ar ko tev viņa asociējās? Nezinu, es īsti nevaru pateikt. Man nav tas tur agresīva, bet ātrums, kaut kas nežēlīgs, kaut kas tāds nebaidies.
Okay. Otrs un bez žēlastības. Ne, bez žēlastības. Nē, tas nav nekas no tā, man tā filma krīt uz nerviem. Tas ir izteiciens. Tas nav ar filmu saistīts. Ok. Nu tāds, man Nežēlīgs patīk ātrs. ātrums. Ātrs, brutāls, tā. jā. Jā, tāds, seks man patīk tāds, ne jau kaut Tev kāds. patīk Nežēlīgs. iemraut un iepliķēt? Iepliķēt, nē, jo, tur traumas rodās, bet. Jo tā, ka tur laustī jāsini. Nu, viņa Nē, domā, ka Tā Ar vienkārši. pātagām ir sakars. viņa Nu, domā, bet, ka kaislīgi vienkārši paņem, tad arī Mašīna, tas ir tā, kad es parasti, ka man tur kāp kāds mašīnā sit durvis, man ir tā, bļet, tu uzvedies tā kā pret sievieti, maigi un tepat laikā strauji. Bļet, nevar tu tā vienkārši ņemt. ieplic vēl uz Labi, laužu. ok. Labi, Edgar. A kāds tavu mīļākais dzīvnieks ir? Kaķīts. A, kāpēc kaķīts? Tāpēc, ka es nezinu, man no visu bērnības vai kā, bet mamma manī pateikusi, manī suns, ko tēvs atstāja. Man teica nomira un viņš atstāja sunu un es viņu nevaru ciest. Bet man ir mans kaķīts, ko man sieva uzdāvināja Ziemassvētkos, un tas ir mans kaķis. Man kaķis, es jebkuru kaķu var ejot pa ielu paglaudīt. Ar ko tev viņš patīk vai asociējās? Nezinu, man viņš tur tā, viņš vienkārši pieglaužās, viņš ir mīļš. Viņš tāds viņš nāpērīgs negrib. diezgan. Tāds iedomīgs Mans arī. kaķis, ir, mans kaķis ir iebīgs. Arī ievīgs. Bet, ka nav Tev patīk, variants. ka viņš tāds ir. Tev tieši liekas, Man nepatīk, bet, ka viņš 2 dienu nav dabūjis ēst, tad viņš ir mīļš. Tad jāpatur badā, jā. Laiks. Nē, man ir tā, ka es no rīta ceļos uz darbu, tad viņš katru rītu atnāk pie maniem, vai viņš diņģi ēst, vai mīļoties, es nezinu, bet, katru rītu viņš man blakus ir. Sanāk, tev patīk tas, ka viņš ir blakus visu laiku. Un svarīgi viņu paturēt badā, jo tad viņš grib pieklausties un Bet, nē, tas jau nav tikai man kaķi, man jau arī, ka man vēl nebija kaķis, man mamma pateica, kad Edgar dzīvnieks ir kaķis. Ka tev Vienīgais mamma dzīvnieks. māte pateica, tev tikai kaķi vajag, jā. Nē, ne jau to, bet es vienmēr biju, ka es aizgāju arī pie mammas, mammai bija kaķis, es vienmēr ņēmu to kaķi un suns tur bija, bet es to sunu vispār, es uz viņu kliedzu. Ok. Tur interesanta situācija. Kāda tev mīļākā ūdens forma un izpausme? Ko tad? Iztēlojas ir dažādi ūdens tipi, veidi, tur pieņemsim, jūra, okeāns, okeāns, ūdens tēja. kritums, migla, ledus sasalis, geizers. Pirmais, kas man ienāca prātā, bija, kad, okeāns, nenormāls plašums, Tilts. Viļņains, mierīgs okeāns. mierīgs, nenormāls Iekšā vai plašums. ārpusā? Tu tā kā vēro vairāk vai esi iekšā? Ārā es esmu, jahtā, ritīgi mierīgs. Tad sanāk tā kā uz ūdens tu esi. Jā, Un es tu esmu vienkārši zivs pēc tās vēl. Un tad tu vienkārši tā kā skaties uz to mierīgu okeānu. Jā, es to varētu vērot ilgi. Tu arī tā kā pačamdi viņu ar roku, viņš tā kā silts vai augsts, vai tu pat nepieskaries viņam. Silts vienmēr jābūt siltam. Jābūt siltam, bet pieskarties tā nevisai, ja. Var pieskarties, arī nopeldēties, bet bail. Jo no plašuma ir bail, jo tur ir neizbēgams, bet pārāk tāli. Teritorijā Sanāk, rada bailes. patīk plašums, bet tomēr bail no tā. Jā, jo man brālēns noslīd. Kādreiz no ūdeni vispār nebija bail, bet, es esmu no Kuldīgas, kādreiz rumbā varēju lēkāt iekšā, visu laiku iekšā ārā, bet sanāca tā, ka man noslīd brālēns un tad skumīgi. Jā. No tās ūdens vispār nesaist baigi. Bet ātrums man patīk ļoti ātrums. Šad tad nē, bet, iznomājām tur ūdens mots un tad es izbaudīju. Edgar, ja tev būtu iespēja būt jebkuram dzīvniekam, kāds dzīvnieks tu gribētu būt pats?
Kaķis. Kaķis? Ja, piemēram, Jā. neeksistē. Nav tāds dzīvnieks, piemēram. Kāds tāds dzīvnieks tu gribētu būt? Baigi jādomā, jo Padomā. es gribētu būt tā kā zivs, bet zivu noķer un apēd. Un tad Tu vari padomāt. man Ja vajadzētu kaķis būt tādam dzīvniekam, ko neapēd. Nu, kāds tas Nu, tu vari izdomāt, jā. Jo vienīgais, kas man ienāca pirmais uzreiz bez domāšanas, bija nilzirgs. Nilzirgs, ok. Nu, labi, un iztēlēs, nilzirgs ar sorry neeksistē. Un tad nākamais, tas ir pēdējais. Neuztraucies, nebūs daudz jādomā. Bļaļ, govs. Ok. Prikoļno. Govs. Prikoļno. Vispār man govs patīk. Tas mierīgs. Man bija bērnībā tāda govs. Nu, ne man, bet ķipa, tur vienai tādai tantei blakus sētā. Un viņai bija tādi ragi un tāda mēlīte, un tad varēja tā glaudīt to purniņu, un tā mēlīte šluk, Man tāda arī arī. patikās viņas Un tad tā babuška, viņa tāda gribēja pamēģināt paslaukt, un tad es mācījos tos pupus slaukt. Man Tu ļoti mācījies patikās. arī? Jo, Es arī mācījos, man tā nesen patikās. nāca. Man tāda Tas maza viss. skatīties. atvainojos. Labi, es zinu, kā meitenes pārējiem citā fāzē. Kā jums ir vārds? Tā ir tāda fāze, ko es pat vienkārši Pārāk nebiju tuvu, gatava. pārāk tuvu fāze. Tā, lai, tas jau mums sauc kaut vai svešu vārdu, lai es, man šī galīgi Man vienalga. patīk, ka mani sauc sveši vīrieši par Hani. Hanī, Es esmu Tigers. Tigers. Zin kā, Hanī, Jā. prikals tāds, tu man izties, tādu plus mīnus uz 22, un Tigers, bišķi vecāks uz 24 varētu būt. Jā, Un Un, gandrīz trāpīja. jā. labi, bija baigi svarīgi, man tas nebūtu, bet, ja es nokļūdījos pa daudz, pateicu, piedodiet, meitenes, bet bija tā, Paldies, ka pajautāji piedošanu. Es tev piedodu. Jā, mēs visi piedodam tev. Labi, ka zin kā, pajautāji. es šokā, ka tu esi govs laukus, tas ir kaut kas. Protams, es jau Man- nesaku kāda man cacargariem Jā. magiem. Es arī mēģināju slaucīt. Es arī slaucīju. Mani kāzas bija cūkas, trūši, Es pat I redzēju, kā aitas. sūku pat sastāvdaļām. kauj. Jā, Jā. es arī. Tēļi man bija govis, vistas, zosis. Es Man esmu bija- lauku meitene. Man bija laukos zos, kurus staigā un pakaļ. Un darīja tā. Jā. Es Jā. kā iznāku no māja, viņi visi pakaļ man iet. Visos laukos ir tāds zos. Nu, Es vot. arī esmu no laukiem. Es vienkārši tā baigi Dievtēras šokējos. laukam, jā. Mēs, jā, katru dienu Slausītājs esam. slaudām. Man vairāk nav lauka, tad mēs šeit tad aizgāžu līdz smiltenei, tad man tur ir viss Ko lauka tu dzīve. gāzi? Ar traktoru? Ar savu džipu. Noteikti no Kuldīgas līdz smiltenei ar traktoru dienu, kad nedēļu varētu aizbraukt. Buļā, tāds piedzīvojums interesants. Jā, es nešaubos. Edgar, man ļoti svarīgs jautājums. Intīms. Tu skaties, vai tu atbildēsi? Es arī skatīšu. Es nezinu, bet to jau dzirdu visu. Es tā kā īsti nezinu, vai es gribu atbildēt. Labi, bet vēl nezinu jautājumu. Cik, tavuprāt, reizes nedēļā vai vispār ir normāli vīrietim padračīt? Man ir ļoti svarīgs jautājums. Jo man, Džeki, visu kaut Katru ko saka. dienu. Vot, es tev piekrītu. Viņš ir katru dienu. Jā. Es ar tev A, cik piekrītu. reizes? Vienu reizi vai vairākas? Kaut kāds gars stāvoklis. Nu, pagād, cik Kāds reizes tavs sanāk rekords? parasti, labi, ne rekords, bet parasti Tas ir viņas tā, tu vidēji. taču nevar aiziet pie sievietes, un tad tu tur 2 minūtēs viss pabeidz. Ja tu nebūsi nodrošījis, tās ir 2 minūtes, un tad tev ir jāpārdzerās vai kokaīns jāsalietojas, un tad tev tur varbūt neesmu lietojis kokaīnu, nezinu, kāds efekts, bet stāsts, ķipa, esot Edgars, ahun, bet es tam pieņem- baigi ne. Pieņemsim parasta dienā, un cik reizes dienā apmēram vidēji? Normāli 4 reizes dienā. Man liekas, Rīta prikoli. pusdiena. Nē, es taču meloju. Kāpēc tu melo? Protams, pat daudz. 2, man liekas. Nē, man ir tā. Kāpēc Jo 2? no rīta un Tas vakarā, ļoti man liekas. daudz. Man citreiz sanāk 4.
Nu, Man jā. pat vairāk. Ja ir slikta diena, tad man ir vairāk. Nē, ja galīgi slikta, tad nē. Meitenēm, ja ir Bet slikta Edgara diena, tad ir vairāk. atbildes, es sapratu, ka viņam ir 2. Man bija galvenais svarīgi dzirdēt, vai tas ir katru dienu vai tā kā ar atstarpēm, jo ir tādi džeki, kuri tā kā vispār fu. Bet man liekas, tas nav fu. Džekiem jau katru dienu tur saražojas jaunas vielas un vajag visu laiku. Nu, nē, zin kā, es tur lasīju vienu tur tādu tekstu, kur meitene bija, paņēmusi. Es pat nešaubos. Tā bija tā, jā. Kračam bija norījusi. Un tur bija kunkuļains, Tā kā man nav kaut kāds, un tur bija, nebija laikam, Džeks nebija atslābinājies, un Kračam Tas tur bija atkunkuļojās. nedēļa uzkrājis, un tur bija viss, tur, tās negācijas iekšā meitenē mutē. Tā nebija smirdīga, Renāta. Sanāk, džeka molas pa lielam ir tā kā kaut kāds leduskapis. Un katru dienu leduskapis ir jāiztīra. Un ja neiztīrīt leduskapi, tad tā viela var Es nezinu. iestāvēties un tad veidoties kunkuļi. Man liekas, pat tas nav leduskapis, bet tur, kur cipā Es sajauc. nezinu, vai tur Blenders iestāvēs, vai tas kā es Blenders, neesmu neko blenders. tādu baudījis, bet es arī negribu neko tādu baudīt. Edgar, man ir vēl viens svarīgs jautājums. Vairāk, bet zin kā, Tu biji kādreiz padarījušīs svecītē un sevi pagaršojis? Vai vispār pagaršojas? Labi, svecīte. nevienreiz. Tu nebija garšojis savu? Kas ir svecī? Nu, zini, kāds stāv apgāzts. Nevienreiz. Šitā te. To es varu apzvērēt pie savu dēlu. Nē, zin kā, ir tā, es varu teikt, ja tu pēc tam skūps sievu, tad jau skaitās, neskaitās. Nē, ja tu sajūti garšu savu, tad jau bišķī skaitās, bet tā... Nē, Man liekas, ka viņš mānās. Ja pagaršojas pagaršojas. uz savus siekalas. Siekals. Visur. Kurš Man liekas, vienmēr? ka viņš Kurš mānās, tā viņš dara? nestāsta Kurš normāli visu līdz džeks galam, tā jo viņš dara? baidās, ka viņu nosodīs. Mēs nenosodīsim. Es esmu garšojis. Man arī, es no tā nebaidos. Es vairāk sāku domāt, kurš džeks normāls tā dara? Visi normāli Visi džeki. dara. Vienkārši ne visi atzīstās. Pagaršos pērnu. Nu jā. A kā tu to dosi bebei? Rīnos, ja tu pat nezini, kā tu pats Jā. garšo. Kā tu viņu izstāstīsi, kā tur ko, kā? Kā Kā vienkārši tu pārdosi dzēr savu produktu, ja tu nezini, kāds tas produkts garšo? Jā. Kā tu pārdos savu medu, ja tu Bet viņš taču man piedāvā savu produktu, biezē viņu pagaršo. Nezinu. Ko tu fuj tur rakstīs, Andris? Kad kā pats neesi garšojis, ko tu tur fuikajies? Visi Neviens zinām, ka negaršo ir. normāls džeks. Viens negaršo savu spēru. Garšo, garšo gan. Jūs vienkārši nevarat atzīties. Vai arī jūs esat nokavējuši ļoti svarīgu posmiņu savā dzīvē? Man liekas, tas ir ļoti Es svarīgi. nemaz negribu pagaršot. Tev gribas, Es noteikti tagad, šitā doma man sēdēs galvā, un es noteikti rīt gribēšu pagaršot. Edgar, man ir jautājums. Piemēram, beibe, tava sieva, tev, piemēram, un tad, piemēram, tu gribi tā kā beigt viņai mutē, vai ne? Tev gribās tādu pieredzi. Man no sākuma jāpagaršo, tas, Nē. ādiņa. Nē, jautājums Tur tāds, tā vai tev gribās beigt jāizlaiž savai ārā. sievai mutē? Vai tā sajūta ir patīkama beigt mutē? Īsti, ka nē. Nē, Viņš arī melo. Man liekas, ka jā. Nu labi, es Šitā te tēma ir- nestīdzināšu. Nē, manai Šitā sievai- nevar. Labi, Es nezinu, meitenēm patīk, ka viņām beidz mutē. Nē, taču. nav jau svarīgi, vai beibei. Tev Šobrīd jautā. jautājums, vai tev patīk? Tev jautā, nevis beibei. Nē, man nepatīk. Ai, ja viņa nečāpstināsies. Viņam vispār Nē, tikai tā, A, kur tev viņa patīk? neprot pabeigt, kā man patīk. Es labāk viņai beigt uz pupiem. A tev šķidrumi vispār patīk, kad bēbe ir tāda sulīga? O, jā, man tikai tādas sulīgās patīk. Nu, cipa, bēbe sula viņam pieņemās. Jā, savas Bet savā sulot, ne. Bet varbūt tas ir no sievietēm uzspiests. Es arī esmu prasījis Kročam, lai beidz man virsmu. Tā kā, vai beidz, lai es varu sagaršot. Bet, man tad ciema man rauj nost.
Ko tev rauj? Īsti nesaprotu. Ko viņam? Viņi rauj uz augšu, tā kā nav viss. Grib? Значит, viņam nepatīk, jo beigas izraisās vemšana, un viņam nepatīk tā sajūta, ka viņa grib izvēmt to, ka viņš tur cītīgi esot blenderējis. Nē, man sieva nekad jūs nesaprāt. Es īsti nesaprotu to jautājumu, bet, saprot, seks laikā jāizlāj. Jāizlājas, ka ročam es sievai saku, tev jābeidz. Es gribu sagašot. Vērā to, kā man mazu šļakatiņu, viņam patīk šļakatiņas. Mazā šļakatiņas tev patīk, jā? Es nezinu, kam ir šļakatiņas. Sievai ir šļakatiņas? Līdz šīm, man liekas, kāds 2 reizes redzējis. Tev patikās? Jo, ļoti. Man arī patīk šļakatiņas. Ja sieviete apmierināta, es arī esmu apmierināts. Ir tā, ka, piemēram, no seksuālās pieredzes vīrietis uzsūc tieši to, kā sieviete izbauda procesu, un tad viņš tā kā izjūt to, kā beibi izjūt, un tad viņam tā mērās. Savu jautājumu tik sarežģīt noformulē. Jo, piemēram, jo sieviete labāk emocijas, tad tipat tu arī jūties ahujena. Jā. Bet, ja sieviete neizpauž un viņa nejūtas ahujena, tad tu arī nejūties ahujena. Tad man vienkārši tas pats, kas noraut kulakā. Paldies, tu atbildēji, sapratu. Jo sieviete jau man uzbudina to savu kaislību. Man jau nevajag pat krānam pieskarties, viņa jau, ja man skūps kaislīgi, man jau ar to pietiek. Galvenais tā šļakatiņas limonādīta. Ok. Kuras? Šļakstās visur. Forši, kas es esmu pervers? Es neesmu pervers, es vienkārši esmu cilvēks. Nē, tu esi vienkārši dzīves cilvēks, kurš normāli runājās un spējīgs, atbildēt uz normāliem jautājumiem. Es arī nenoliedzu, jebkurš vīrietis to dara, bet vienkārši tie dzelžainie, tie, kas ir tie, es te būšu vecs, mužīgs, alfa tēviņš, bet beigās viņš pie mammas pupu sēž. Jā. Man liekas, ka tu diezgan normāli spēj atbildēt, kaut kādu kompleksu tev arī diezgan normāli nav, ka tu vari spējīgs atbildēt uz jautājumiem. Es saviem kompleksiem izgāju cauri tad, kad man bija 20. Tad es biju mazvērtīgs un tāds, meitenēm nepatīk un ko kā, bija nonievāts, apsaukāts un vēl neskāds, bet izrādās baigais skaisti uzsēt. Ar zilām actiņām. Tad šobrīd, principā, Erkers saņem tādu, ka viss ok ar viņu. Jā. Nē, man bija tur, tad, kad es ar bērnu māti dzīvoju, viņi man noved līdz tādam mirklim, kad, kas man ņems, ja ne viņi, ļoti traki bija, man jau bija tas sākums. Tad, kad es ar viņus izšķīros kaut kā lēnām, kā forši bija, nebija jau tāds plāns, es nemaz nemācēju koķetēt ar meitenē. Kā tu iemācījies koķetēt? Nezinu. Vienkārši es sāku sarunu, es sāku domāt, nebaidies, meitenes tāpat kakā. Jā. Tu turēji to domu galvā, ejot te bēbes, viņa tu arī atceries, cik pieņemsim, kaut kāds vecums, kurā tu saprati, kā jārīkojas ar bēbēm, kā jāpietās, kā jārunājas? Jā, bija kaut kā 25 gadi, un, es vienkārši runāju. Viņām pat neinteresē, ko tu runā, kāpēc tu runā, tev, lai nebūtu muls un mirkļi. Tas tev jādara, visu laiku jārunā. Bet vispār tev tā sajūta, ka tu diezgan pārliecināti runā. Puses no tā, ko tu pateici, viņas tik dzirdēja, es, tu, es. Viņas tur vispār neklausās. Galvenais, ja tu apklusīs, tad būs tas muls un mirklis, un tad nevienam nav ko teikt. Un ir tā pretīgā sajūta. Jā, tad vienkārši var.
Jā, Džekiem tādā ziņā es arī novēroju to, ka Džeki ritīgi iemācās runāties, jo bebis vienkārši jā. Viņa jau to jocīgi, jo mēs runājamies, mēs Jā. nedaram tā jā. Tāpēc viņam pat nav pierasti, ka vajag apstāties dažreiz. Saprotiem džekiem jau pat neinteresē, ko tās meitenes tur stāst. Viņas tik galvenais, lai nav tas mūsu mirklis. Un ko es tur sāku beigās, ko es atstrādāju un baigi labi darbojās, iestājās mūsu mirklis, zin kā abi divi beidz runāt. Es pajautāju, pabučājamies. Pakačājamies. Pamatā pārsvarā meitenes piekrīt. Ok, interesanti. Sanāk, tu viņus aizrunā tik tālu, ka viņas tur jau peld jau tajā Tavā uzmanībā. cukurā sarunāta un viņa nevar atteikt. Saprāt, man tagad, man sieva ir, viņai jau bija ģimene, vīrs, bērns, viss. Tad tu viņu tā kā nocepēji no vīra, aizcepēji, aizved. Jā, Vai viņa jau bija izšķirusies? nē, nebija vēl. Tad tu aizvedi projām, jā? Kaut kā tā. Cukurvāte atnāca, sāka runāt un tad... Jā, tagad viņi redz to cukurvātu, ka vienkārši guļ dīvānā. Un runā mazām čiepām. Karača, mēs jums izstāstīšu, lai novērst domu no kodām šitādām. Es jums izstāstīšu baigi kruto atgadījumu. Man tagad, mēs ar čomu brauc, kolēģi, mēs brauc māju no Mēža. Mēs iet aizpuc veikalā. Un divas čiepas stāv. Edgar, tev jāieskļaujās, ir 5 vārdos, mums ir tipi-topi jāiet. Labi, mēģināšu ātri. 2 čiepas stāv, Karačam, tur tāds uz 60 gadiem, neko, es tur stāvu pie kas, un viņas laikam mežā bijuši, viens saka otrai, man ērcnies. Tā otrs sāk ņirkt. Es saprotu, es zinu, kā mežā laikam bijuši, ērts iekodus, es pagriezos, es viņām saku, kaut ko tādus pirmoreiz dzirdu, ka ērcnies. Un tā, tur izsmējāmies, mēģināju 2 vārdos, jā. Tā jūs sapratat to domu, ērcnies, kaut ko tādu. Jā, mēs sapratām. Labi, čau, Bija forši te parunāties. Mēs dosimies. Man abi. Ja tev interesē, seko Mizucītai un mūsu gubijas sistēmai, un tad, ja tev interesē, to arī atnāk Es taču tad paskatos, es nedrīkst sekot, tad man netīzē. Netīsies ar tev video, divu redzēt. Labi, Jā, labi, čau. Davai, čau. Un te vienkārši arī čau.